Paldies, ka esat pievienojušies Nordea webināram par tēmu, kāpēc ir vērts ieguldīt. Es redzu, ka cilvēki vēl pievienojas, bet es domāju, ka mēs pamazām sāksim, un tad, attiecīgi, ja kāds vēl pievienosies, tad varēs arī piedalīties mūsu prezentācijā. Es esmu Anželika Dobrovoļska, Nordea ieguldījuma eksperte, un šodien mēs ar jums parunāsim par tēmu, kāpēc ieguldījumi tas ir labi, kādas ir priekšrocības ilgtermiņa ieguldījumiem un kāpēc ir vērts ieguldīt. Pēc būtības ieguldījumi ir jūsu veids, kā sasniegt jebkādus savus finanšu mērķus. Un mēs sāksim no paša sākuma. Tātad, kad vispār ir vērts sākt uzkrājumus? Es domāju, ka tas ir jautājums, kuru katrs sev ir uzdevis kaut vienu reizi. Un jautājums, vai jūs esat jau atraduši atbildi uz šo jautājumu. Jo uzkrājumi ir loģisks solis katra cilvēka dzīvē. Kad cilvēks izaug, kad cilvēks sāk mācīties, strādāt, veidot ģimeni, tad pirmā plāna iziet noteikti vairāk tēriņi. Un tēriņi pirmajā dzīves posmā bieži vien pārsniedz ienākumus, jo ienākumi dzīves pirmajā posmā nav tik ievērojami. Savukārt, tad, kad mēs sākam mācīties, tad bieži vien ir nepieciešami līdzekļi mācībām. Tad man varbūt ir jāizņemas, ja vecāki nevienmēr var nodrošināt pienācīgu naudas apjomu, lai studētu un tā tālāk. Kad mēs sākam veidot ģimeni, tad ir nepieciešami līdzekļi pirmajam mājoklim vai vēl kādam lietām. Attiecīgi, aizņemšanas iziet pirmajā plānā. Un tas ir normāli, ka kreditsaistības palielinās dzīves pirmajā posmā, savukārt par uzkrājumiem tajā brīdī mēs noteikti domājam mazāk. Tomēr, attīstoties karjerai, turpinot savas darba gaitās, mūsu ienākumi palielinās, un tas ir visveiksmīgākais laiks, kad mums maksimāli būtu jādomā arī par uzkrājumiem. Arī šeit grafikā savā ekrānā jūs varat redzēt, ka ienākumi aug ar gadiem, un ir kaut kādi dzīves posmi, kad kreditsaistības dominē, un ir kaut kādi posmi, kad uzkrājumi dominē. Jo tuvāk pensijas vecumam mēs noteikti redzam to, ka daudziem cilvēkiem ienākumi pazeminās, un ja mēs plānojam pensijai iztikt tikai ar tiem līdzekļiem, ko mums iedod valsts, tad visticamāk mums būs jādomā arī par to, kā ierobežot dzīves kvalitāti un varbūt pat samazināt dzīves kvalitāti, jo valsts nodrošināta pensijā ir aptuveni puse no maniem vidējiem ienākumiem darba gaita laikā. Tāpēc jautājums loģisks, kas prasās, ir, vai mēs tiešām pensijas vecumā gribam samazināt dzīves kvalitāti tā vietā, lai baudītu, beidzot pelnītu brīvību. Tāpēc es noteikti saku vienmēr, ka par uzkrājumiem ir jāsaka domāt uzreiz, tikko mēs sākam patstāvīgo dzīvi. Uzreiz, tikko mēs saņemam pirmo algu un tikko ir iespēja atlikt kaut nelielu summu katru mēnesi. Un tad, palielinoties arī ienākumiem, mēs varam palielināt arī uzkrājumu summu. Jo vairāk uzkrājumi ir arī apņemšanas, un jebkādas apņemšanas mūsu dzīvē laikam padara mūs laimīgākos, ja mums tās apņemšanas padodas un izdodas. Tā arī par uzkrājumiem ASV Elibank pētījumā tika pierādīts, ka cilvēki ar lielākiem uzkrājumiem jūtas daudz laimīgāk nekā cilvēki ar mazākiem uzkrājumiem. Un es domāju, ka šo visu mēs varam attiecināt arī katrs uz sevi, jo padomājam tā, ja man kontā ir kāds uzkrājums, es noteikti jūtos stabilāk, drošāk, jo es zinu, ka ja kaut kas mainās mana dzīvē, varbūt es zaudēju regulārus ienākumus vai ir kaut kādi negaidīti tēriņi, tad attiecīgi man ir tas līdzekļu avots, no kurienes es varu paņemt to naudiņu. Savukārt, ja man nav tas uzkrājums, tad noteikti man ir nestabilitātes sajūta lielākā, un tā stabilitāte drošība vienmēr mums visiem arī saistās ar laimes sajūtu, teiksim tā. Tātad
Ja esat izlemis, ka tomēr uzkrāt ir vērts, ka ieguldīt varbūt ir vērts, tad ar ko mēs varētu sākt? Un es jums izstāstīšu, kā mēs Nordea parasti dalām visus uzkrājumus un ieguldījumus, un kā mēs iesakām saviem klientiem veidot savu turīgumu un dalīt savus līdzekļus. No sākumā ir skaidrs, ka visiem mums ir dažādi mērķi. Ir īstermiņa mērķi, ir ilgtermiņa mērķi. Īstenībā arī pēc tiem mērķiem, vai tie ir īstermiņa vai ilgtermiņa, mēs iesakām arī dalīt savus uzkrājumus. Tā visus uzkrājumus mēs dalām divās lielas daļās – īstermiņa uzkrājumi un ilgtermiņa uzkrājumi. Īstermiņa uzkrājumi ir domāti īstermiņa mērķiem. Pa lielām tā ir nauda, kurā kalpo mums kā drošībā, tā ir nauda, kurā mums kalpo kā tāds pilvens nestabilos laikos, tā kā nauda stabilitātei. Tā ir nauda, kura parasti nepelna. Attiecīgi tādiem uzkrājumiem mēs izmantojam tādus produktus, kā krājkonts, kā termiņu noguldījumus, kā konts. Daži tur to naudu krājkasītē, un tas arī tā kā ir alternatīvā. Protams, tur mēs varam runāt par drošību un par citām lietām, bet tā ir nauda, kurā nepelnā lielus procentus. Tā ir nauda, kura mums ir stabilitātei un kura ir ļoti likvīda. Parasti mēs nerekomendējam tādos nepelnošos produktos, nepelnošos instrumentos turēt vairāk kā 6 mēnešu algas, vai arī ne vairāk kā 10–20% no saviem brīvajiem līdzekļiem, jo tā ir nauda, kura nepelna, kas nozīmē, ka ilgtermiņā nauda zaudē savu vērtību. Kāpēc tā zaudē savu vērtību? Es jums vēl pastāstīšu prezentācijas gaitā. Bet otra liela daļa ir ilgtermiņa ieguldījumi, un ilgtermiņa ieguldījumi ir ilgtermiņa mērķiem. Ilgtermiņa mērķi nozīmē, ka tas ir termiņš 5 gadi un vairāk. Dažreiz mēs runājam arī par bišķi mazāko termiņu, bet ilgtermiņš ir 5 gadi un vairāk. Attiecīgi tur var būt ļoti dažādi mērķi. Tādi kā turīguma vairošana, dzīves kvalitātes palielināšana, tie var būt kaut kādi konkrētāki mērķi, kā mājokļa iegāde vai varbūt manu bērnu labklājībā, nākotnē, bērnu studijas un tā tālāk. Un skatoties uz statistiku un arī uz rekomendācijām, tad apmēram 60–80% no brīviem finanšu līdzekļiem būtu ieteicams novirzīt ilgtermiņa ieguldījumiem. Jo ilgtermiņa ieguldījumi ir tas, kas pelna. Attiecīgi ilgtermiņa ieguldījumi ir tie produkti, kuri nodrošina mums papildus ienesigumu. Tādus produktus tirgu ir daudz, tādi produkti bieži vien ir ar risku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai katram mērķim katrs cilvēks piemeklē vispiemērotāko produktu un vispiemērotāko risinājumu. Jo tad arī tas risks tiek dalīts un tie riski jau nav tik ļoti izteikti un tik ļoti plaši. Tātad, kāpēc par īstermiņu mēs bieži vien sakam noguldījumi, bet par ilgtermiņu mēs sakam ieguldījumi? Tātad, kāpēc mēs tomēr gribam un rekomendējam, lai visi izvēlas ilgtermiņā pelnošus produktus, kuros ir iespējams saņemt lielākus ienesīgumus? Un pirmā atbildē ir inflācija. Bieži pieminēta lieta, un noteikti jūs visi esat dzirdējuši, ka ik pa laikam eksperti savas prezentācijas saka, ka inflācija ilgtermiņā apēd naudas vērtību, tā kā naudas ilgtermiņā paliek it kā mazāk. Un ekrānā jūs redzat ļoti izteiktu grafiku, kas arī paskaidro šo te situāciju. Jo vienkāršiem vārdiem sākot, inflācija ir kas? Ja inflācija gada laikā, mums ekonomisti pasaka, ka inflācija gada laikā ir 2%. Tas nozīmē, ka gada beigās es varu nopirkt par 2% mazāk, nekā es varēju nopirkt gada sākumā. Un bieži vien viena gada izteiksmē mēs to izjūtam ļoti maz. Savukārt ilgāka laika posmā nemanot cenas paaugstinās un attiecīgi par to naudu, par kuru es varēju nopirkt kaut ko vienā momentā, pēc 10–20 gadiem es jau nevaru nopirkt to pašu. Un šeit grafikā
līnija pa vidu, tā gaiša zila līnija, atvainojos. Gaiša zila līnija parādā to, kā mainās naudas vērtība laika gaitā. Šeit grafikā ir izmantoti reālie dati, statistiskie dati. Līdz ar to tas nav vienkārši teoretiskais pieņemums, bet reāli vēsturiskie dati. Tad, ja 2003. gadā man ir bijis 1000 eiro, lai es 2015. gadā, bišķiņ vairāk kā pēc 10 gadiem, varētu nopirkt to pašu, ko es varēju nopirkt 2003. gadā par 1000 eiro, man ir jābūt jau vairāk kā 1500. Tas ir vairāk par 56%. Līdz ar to, neskatoties uz to, ka inflācijā katru gadu nebija ne tuvu 56%, ilgtermiņā mana nauda pazaudē pusi no savas vērtības. Kādas man ir alternatīvas? Viena no alternatīvām, protams, vienmēr ir termiņnoguldījums. Tad tai pašā 2003. gadā es varēju 1000 eiro noguldīt termiņnoguldījumā, un atkal, ņemot vērā reālos termiņnoguldījuma likmes vidējās Baltijā, no 2003. gada turēt termiņnoguldījumu līdz 2015. gadam, un tas termiņnoguldījums nopelnītu man 306 eiro. Tie kumulatīvi ir bišķiņ vairāk kā 30%, un it kā tad sanāk, ka nauda nezaudēs savu vērtību tik daudz. Tomēr tie 30,6% ir nominālais ienesīgums, jo reālais ienesīgums ir ienesīgums virs inflācijas. Un termiņnoguldījuma gadījumā tas ienesīgums virs inflācijas ir mīnus 20%. Vēl viena alternatīva ir izvēlēties ieguldījumus, izvēlēties finanšu instrumentus. Un šeit piemērā ir paņemts Nordea sabalansētais modeļa portfelis, kurā ieguldot 2003. gadā, neskatoties arī uz visam svārstībām tirgu un neskatoties arī uz krīzi 8. gadā, 2015. gada vērtībā šim portfelim sastādītu 2277 eiro, kas ir vairāk kā 2 reizes vairāk salīdzinājumā ar ieguldījuma summu. Un tad šeit jau tas reālais ienesīgums virs inflācijas sastādītu 45%, kas ir daudz patīkamāk nekā mīnus 20 vai mīnus 56%. Tāpēc ieguldījumi vērtspapīros bieži vien attaisno sevi ilgtermiņā, tieši ilgtermiņā, un neskatoties uz īstermiņa svārstībām palielina naudas vērtību. Tādējādi mēs varam arī aizsargāties no inflācijas. Jo vairāk, jo ilgāks ir termiņš, jo svarīgākā nozīme ir ienesīgumā. Šeit ļoti labi parādīts, kā dažāds ienesīgums ietekmē ieguldījumu. Un tad, par piemēru, šeit ir paņemt 10 000 eiro un dažādi ienesīgumi. Pieņemsim 1% ienesīgums, šodien termiņnoguldījumam 1% ienesīgumu ir diezgan grūti atrast tādā drošā vietā, bet, tad, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad 1% varētu būt bezriska aktīvā ilgtermiņa ienesīgums. Tad, ja tiek ieguldīti instrumenti ar ienesīgumu 1% 10 000 eiro, tad pēc 1 gada klāt nāk 100 eiro, pēc 3 gadiem 300 eiro, pēc 6 gadiem 600 eiro, ja pēc 10 gadiem bišķiņ vairāk kā 1000 eiro. Ja ienesīgums ir 4%, tad īstenībā starpība starp 1% ienesīgumu un 4% ienesīgumu īstermiņā nav ļoti būtiska. Tad pēc 1 gada, pieņemsim, 1% ienesīgums man nopelna 100 eiro uz 10 000, 4% ienesīgums man nopelna 400 eiro uz 10 000. Ir vairāk, tomēr tā atšķirība nav tik ļoti būtiska. Palielinoties termiņam, palielinās arī atšķirības. Trešais piemērs ir ar 8% ienesīgumu, un tad tur tā starpība vēl vairāk palielinās. Tā šeit var redzēt 1 gada ietvaros. Starpība starp 1%, 4% vai 8% ienesīgumu nav tik būtiska. Savukārt pēc 3 gadiem starpība jau palielinās, pēc 6 gadiem starpība, pieņemsim, starp
1% ienesigumu un 8% ienesigumu ir 5000 eiro, bet 10 gadu laikā starpībā ir 2x. Tāpēc, jo ilgāks termiņš, jo svarīgāks ir ienesigums. Jo nauda pelna naudu, procenti pelna procentus. Un ilgtermiņā labs ienesigums nodrošina mūsu naudas vairošanu, nevis tikai saglabāšanu. Šeit ir piemērs par 10 000 eiro, bet īstenībā ieguldījumi nevienmēr prasa momentālus ievērojumus ieguldījumus, jo ieguldīt var arī ar mazākām summām. Un runājot par mazām summām, mazas summas, ja mēs ieguldam regulāri, ilgtermiņā veido būtisko turīgumu, un ilgtermiņā tā naudas vērtība palielinās, un pat ieguldot katru mēnesi 50 eiro, ilgtermiņā mums veidojas diezgan jūtams uzkrājums. Šeit ir dažādi piemēri, bet varam no sākuma apskatīties kaut piemēru ar to mazāko ikmēneša ieguldījumu 50 eiro apmērā. Tad 5 gadus ieguldot 50 eiro ar vidēju ienesigumu 6% gadā, tas ir tāds progresīvs ieguldījumu portfelis ar diezgan sabalansēto risku. Risks tur nebūs īpaši mazs, ja mēs gribam iet uz ienesigumu 6%. Tad pēc 5 gadiem, ņemot vērā vidēju ienesigumu 6%, mums sakrājas aptuveni 3500 eiro. 10 gadu laikā tie jau ir 8000 eiro. 20 gadu laikā 23 un 25 gadu laikā 34. Jā, gandrīz 35 000 eiro. 50 eiro mēnesi parasti ir tāds mazs jūtams ieguldījums, savukārt ilgtermiņā tas veido ļoti nopietnas un ļoti jūtamas summas. Bet, pieņemsim, ieguldot ik mēnesi 200 eiro, pēc 20 gadiem ir iespēja kļūt par tādu labu private banking līmeņa klientu, un nav obligāti jābūt lielam biznesmenam un operēt ar milzīgam naudas summām katru mēnesi. Šeit piemērā ir minēti dažādi periodi, un tādi periodi, kā 20 vai 25 gadi, zinu, ka bieži vien mums visiem un mūsu klientiem liekas pārāk ilgi, pārāk gari, bet tajā pašā laikā es parasti to salīdzinu ar hipotekāriem kredītiem. Tad, kad mēs aizņemamies, tad, kad mēs iegādājamies dzīvokli un paņēmām hipotekāru kredītu, tad hipotekāra kredīta termiņš parasti ir lielāks par 20 gadiem. Un hipotekārā kredīta maksājumi parasti ir ievērojami lielāki nekā 50 vai 100 eiro mēnesi. Un tad, kad mēs aizņemamies, tad mēs uzskatām, ka 20 gadu termiņš, protams, ir ilgs, bet mēs to varam padarīt. Savukārt ar uzkrājumiem vienmēr liekas, ka tas viss ir pārāk ilgs termiņš. Laiks skrien nemanot, un vienmēr ir jāsāk darīt kaut ko tagad, lai tas apņemšanas mums nestu gandarījumu un baudu pēc kaut kādiem dažiem gadiem. Cita lieta attiecībā uz uzkrājumiem ir risks. Un tirgu ir, es teiktu, mīts par to, ka ieguldījumi akcijās, ieguldījumi finanšu instrumentos, dažādos vērtspapīros vienmēr nozīmē ļoti augstu risku. Un bieži vien tiek dzirdēti apgalvojumi, ka ieguldot fondos, es esmu pazaudējis visu savu naudu, vai tā kā risks ir pārāk liels. Īstenībā ieguldījumi pirmkārt nevienmēr nozīmē ieguldījumus patiešām akcijās, jo vērtspapīri ir dažādi, un otrkārt ieguldījumi nevienmēr nozīmē ļoti augstu risku. Galvenais, lai nezaudētu visu savu naudu un lai nezaudētu ļoti ievērojama daļu no saviem līdzekļiem, no saviem ieguldījumiem, svarīgi ir izvēlēties gudrus risinājumus, svarīgi ir izvēlēties diversificētus risinājumus, un šeit bieži vien ir noderīga tieši profesionāla palīdzība. To cilvēku konsultantu, kuri palīdzēs jums izveidot pareizi diversificētu portfeli ar sabalansēto risku un tādu risku, tādu portfeli, kurš būs piemērots konkrētā
jūsu konkrētam vajadzībām, jūsu konkrētam mērķiem un jūsu konkrētam riska profilam. Šeit ir viens no maniem tādiem mīļākajiem grafikiem, ko es bieži rādu savas prezentācijas. Un šeit galvenā doma, galvenā ziņa ir tas, ka ieguldījumu periodam vienmēr ir nozīmē. Kāpēc mēs sakam, ka ieguldījumi ir ilgtermiņā? Jo mēs runājam par naudas vairošanu, par turīguma vairošanu ļoti sabalansētā veidā. Mēs nenodarbojamies ar spekulācijām un arī neiesakam saviem klientiem spekulēt. Un termiņš vienmēr pazemina risku. Ja mēs gribam ierobežot savu risku, tad mums ir jāsaprot, ka ieguldījumi uz 1 gadu, uz 2 gadiem vienmēr ir riskanti. Jo ir ilgāks termiņš, jo mazāks ir risks. Un šeit jūs varat redzēt aprēķinus, kuri ir balstīti uz pasaules akciju indeksa datiem par pēdējiem gandrīz 50 gadiem. Sanāk laika posmā no 1969. gada līdz mūsdienām. Un šajā grafikā tiek parādīts, kā vēsturiski gājas portfeļiem, kuri ieguldīja līdzekļus pasaules akcijās, un tie portfeļi tika noturēti noteiktu termiņu. Pirmais stāviņš šeit parādā, kas notiek ar portfeļu ienesīgumiem, kuri tika noturēti 1 gadu. Sanāk no 69 līdz 70, no 70 līdz 71, 71, 72 un tā tālāk. Šaita gadījumā pozitīvs ienesīgums, pozitīvs rezultāts 1 gada ietvaros ir bijis 72% gadījumā. Tas nozīmē, ka negatīvu rezultātu ir dabūjuši 30% no ieguldītājiem. Šāda te portfeli 1 gada ietvaros. 30% ir diezgan liels rādītājs, ja, un sanāk, ka tā ir 30% varbūtībā saņemt negatīvo peļņu, nevis pozitīvo peļņu. Ar gadiem šis risks mazinās. Tā, pieņemsim, noturēt portfeli 3 gadus, varbūtība saņemt negatīvo rezultātu jau ir 25%, nevis gandrīz 30%. Pēc 6 gadiem tie ir tikai 16%. 10 gadu laikā varbūtība saņemt pozitīvo ienesīgumu ir gandrīz 95%. Savukārt 15 gadu laikā pēc aprēķiniem zaudējuma risks samazinās līdz 0. Kas nozīmē, ka ja īstermiņā mēs redzam, ka tu redzi, ka tavam portfelim ir mīnus, ka tavam portfelim ir zaudējumi, ja tas ir diversificēts portfelis, kurā nav vienkārši ieguldījums kaut kādā vienā akcijā, ja, palielināt risku, bet ja tas ir tiešām diversificēts profesionāls portfelis, tad tirgus lejupslīdes laikā, tad, kad es redzu mīnusu, man vienkārši būtu jāpagaida. Vai arī jāpiepērk klāt par izdevīgāku cenu. Jā, nevis fiksēt kaut kādus zaudējumus. Un es vēlreiz atgādinu, ja, ka šie nav teoretiski pieņemumi, bet šie ir reālie statistiskie dati. Tā kā termiņš vienmēr nozīmē iespēju ierobežot risku. Protams, ka jebkura gadījumā vērtspapīru tirgus ir svārstīgs, akciju tirgus ir svārstīgs. Un akciju tirgus kāpj un krīt katru dienu, vairākas reizes dienā, katru nedēļu un vairākas reizes nedēļā. Un tie cikli ir ļoti dažādi. 1 gada ietvaros, ieguldot savu naudu finanšu instrumentos, jums noteikti tā portfeļa vērtība staigās, jā, visu laiku. Bet mēs vienmēr runājam par to, ka ilgtermiņā vēsturiski tirgumu vienmēr bija iespēja pārvarēt visas īstermiņa svārstības, visas īstermiņa grūtības un kritumus un izaugt. Jo ilgtermiņā tā peļņa vienmēr ievērojami pārsniedz bezriska aktīvu ienesīgumus. Šeit grafiks tāds, kurš satur daudz informācijas, bet ļoti labi parāda to, ka neskatoties uz to, ka pat 1 gada kalendāra gada ietvaros akciju tirgu var būt ievērojams kritums, tas nebūtu nenozīmē, ka gads obligāti būs pabeigts ar mīnusu. Tā šeit, pieņemsim, piemērs 2003. gadā sarkanie punktiņi parāda lielāku kritumu kopš gada sākumā. Savukārt tie zaļie stabiņi rāda, ar kādu ienesīgumu bija pabeigts gads. Tā, pieņemsim, 2003. gadā. Vislielākais kritums kopš gada sākuma ir bijis -6%, savukārt gads tika pabeigts ar peļņu 31%.
Tas pats, pieņemsim, 2009. gadā. Lielākais krītums kopš gada sākumā - -18%. Tas nozīmē, ka ja es ieguldīju savu naudu pasaules portfelī ar pasaules akcijām 9. gadā no gada sākumā, kaut kādā brīdī es redzēju, ka man ir gandrīz -20% manam portfelim. Savukārt, noturot līdz gada beigām, es redzēju, ka kopējais portfeļa ienesums bija 27%. Tas nozīmē un vēlreiz apliecina to, ka akciju tirgus ir svārstīgs, vērtspapīru tirgus ir svārstīgs, bet ilgtermiņā viņš spēj pārvarēt visus satricinājumus. Tāpēc viena lieta ir termiņš. Otrā panākuma atslēga ir diversifikācija. Jo diversifikācija, es jau minēju daudz, ka ir svarīgi izvēlēties diversificētus portfeļus, pareizi izveidotus portfeļus. Un diversifikācija arī ir tas, kas vienmēr samazina risku, vienlaikus uzlabojot arī ienesīgumu. Diversifikācija nozīmē, ka mēs neliekam visu naudu vienā grozā, ka mēs nenopērkam vienas kompānijas akcijas par visu naudu. Vai pat mēs nenopērkam tikai akcijas par visu savu naudu. Diversifikācija nozīmē, ka mēs sadalām savus līdzekļus dažādos aktīvos. Pirmais sadalījums īstenībā jau notiek starp īstermiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem. Un tajos ilgtermiņa ieguldījumus mēs veidojam portfeļus. Tirgu ir diezgan plaša izvēle ar dažādiem produktiem, kuri jums jau uzreiz varētu piedāvāt pienācīgu diversifikāciju. Un tad, pieņemsim, Nordea mēs kādos fondu portfeļos diversificējam no sākuma aktīvu līmeni. Diversifikācija aktīvu līmeni nozīmē sadalījumu starp akcijām un obligācijām. Un tad tālāk akcijas tiek dalītas reģionāli, savukārt obligācijas tiek dalītas pēc riska līmeņa. Un tad arī šai grafikā var redzēt, ka sabalansētajam pārdomātam portfelim pirmkārt kritumi nestabilos laikos ir mazāki, attiecīgi portfels ir stabilāks, un arī ilgtermiņa tā peļņa ir labāka nekā, ja mēs salīdzam ar kaut kādu vienu konkrētu aktīvu. Piemēram, tas gaiši zilais grafiks ir Āzijas akcijas, un tas tumši zilais grafiks ir pasaules akcijas. Nordea sabalansētajā portfelī iekšā ir dažādi aktīvi, gan akcijas, gan obligācijas, un neskatoties uz to, ka tas risks ir pat bišķiņ zemāk nekā tīri akciju fondos, tad šeit pēc grafika var redzēt, ka viņš bija veiksmīgāks nekā tieši ieguldījumi tikai kaut kādas akcijas. Es šo prezentāciju laikam pamazam noslēgšu, un šodien es noslēgšu ar rakstnieces Karen Lamp citātu, ka pēc gada tu nožēlosi, ka nesaki darīt kaut ko šodien. Un tas attiecas noteikti uz uzkrājumiem, jo pēc gada vai pēc 5 gadiem, atskatoties atpakaļ, varēšu uzdot sev jautājumu, vai toreiz, kad kāds man piedāvāja sākt veidot uzkrājumus vai ieguldījumus, es piekrītu, un kas būtu, ja es to sāktu darīt toreiz. Un pēc 5 gadiem tas ir, šodien ir tas mūsu lēmums, kas man būs pēc tiem 5 gadiem, vai man būs uzkrātie līdzekļi un uzkrātais ieguldījumu portfelis peļņu nesoši, vai man nebūs nekā. Un laikam tas viss apņemšanas attiecas ne tikai uz uzkrājumu, bet uz jebkādu lietu mūsu dzīvē, ja tā būtu sportošana vai vēl kaut kas. Un tas viss noteikti ilgtermiņā padara mūs laimīgākus un arī veiksmīgākus. Tāpēc ar šo es arī noslēgšu. Ja jums ir kādi jautājumi, jums ir iespēja uzdot tos jautājumus man lietojot to platformas daļu, to izveidu, lietot, nezinu, kā viņi saucās, jūsu ekrānā. Jūs varat uzdot jautājumu, es redzēšu jūsu jautājumu un varēšu uz to arī atbildēt. Bet, ja jums paradas vēl, es redzu, ir jautājums viens, kurš gada periods būtu izdevīgākais ieguldījumiem? Ir grūti atbildēt šo jautājumu, jo tomēr es teiktu, ka nekad nav tas pareizākais laiks, kad sākt ieguldījumus. Vienmēr liekas, ka
tirgus vai nu krīt, un tad ir baiga nestabilitāte, vai otrādi tirgus aug, un tad cenas ir pārāk lielas un pārāk augstas. Tā kā, ja mēs mēģinām noķert to pareizāko tirgus momentu, tad ir ļoti grūti sākt kaut ko darīt. Tad tirgu pastāv tagad, tuvojoties vasarai, ir tāds teiciens say in May and go away, sell in May and go away, tagad pārdod maijā un aizēj, tāpēc, ka vasarā arī bieži vien nav tāds aktīvs laiks. Bet mans ieteikums jums būtu noteikti necert tirgus momentu, bet sākt darīt tad, kad jūs esat to izlemuši. Un, ja ir varbūt bail par nestabilitāti vai bail sākt, tad sāciet darīt to ar regulāram iemaksām. Sāciet darīt to pakāpeniski ar mazām summām, un tad pirmkārt jums būs iespēja nocert momentu tirgu, jo kad sāksiet veidot ilgtermiņa ieguldījumus ar mazām summām, tad katru mēnesi pēc būtības redzēsiet, kā iet jūsu portfeli. Tad, kad redzēsiet, ka tirgus iet uz leju, tad būs iespēja ieguldīt vairāk, lai nopirkt pēc visizdevīgākās cenas. Tāpēc mans ieteikums būtu negaidīt nekādu momentu, necert momentu, bet sākt uzreiz un tūlīt. Ja? Bet, ja ir tāda sajūta, ka ir bail, tad sāktu darīt ar regulārām iemaksām. Regulāras iemaksas vienmēr ierobežos riskus un dos papildu labumu. Es pagaidām neredzu, ka būtu vēl jautājumi. Bet es noteikti gribētu jūs aicināt nākt uz Nordea konsultāciju. Pašlaik Nordea piedāvā savas konsultācijas ne tikai klātienē, bet arī attālināti. Jums ir iespēja pieteikties uz konsultāciju attālinātajā filiālē. Un tad, tāpat, ka jūs mani redzat tagad un redzat manu prezentāciju, jūs redzēsiet savu konsultantu. Tāpēc aicinu jūs uz konsultācijām un arī aicinu jūs sekot līdzi informācijai par nākamajiem webināriem, jo nākamajā nedēļā mēs parunāsim par to nevis, kāpēc ir vērts ieguldīt, bet kā to darīt. Kā saprast, kādi produkti jums ir vispiemērotākie, kāda ir jūsu ieguldījuma stratēģija, kā saprast, kāds ir riska profils un tā tālāk. Tas būs vairāk par praktiskām lietām un noteikti būs ļoti interesanti. Paldies par dalību un lai visiem veiksmīga ceturtdiena!